Bez Manitu mēs sākām, tā vairs negribās, kad viss tika nests ar maisiem, ar rokām, ar piegabēm vedāts. Mēs atrodamies Tulmes pagastā, Vecmuižniekos. Mēs esam kooperatīva sabiedrība, kurā ietilpst zemnieku saimniecība Karotītes, uzņēmums Labie Jēri. Zemnieku saimniecība Karotītes jau ir šeit 8 gadus. Jēru saimniecība iet 3. gads. Viss sākās ar to, kad jūrmalnieki atbrauc uz laukiem un sāk audzēt vistas. Tad pēc kāda laika atbrauc rīdzinieks uz laukiem, sāk audzēt jērus. Mūsu galvenā produkcija ir vistas gaļa, bioloģiska, kur ir nopērkama pārsvarā visos bioloģiskajos veikalos Latvijā un arī Baltijā. Izplatam arī savu gaļu Rimī veikalos un ejam pamazām uz eksportu, kur piedāvāsim viņu ārpus Latvijas un Baltijas valstīm arī. Manitu mūsu saimniecībā ir mazliet vairāk kā 2 gadi, un kopā ar Manitu esam nostrādājuši aptuveni 1500 motorstundas. Manitu mums ir vienīgā tāda lielā tehnika, kas ir mūsu saimniecībās abās kopā. Ikdienas darbi ar Manitu ir barības sagatavošana, kas ir ļoti regulāra bigu pārkrāmēšana, pārcelšana, barības izdalīšana gan vistām, gan aitām, kūts tīrīšana ar Manitu. Pārsvarā tie visi ir pārkraušanas, iekraušanas, izkraušanas darbi un barības izdalīšana, kas pirms tam bija ļoti sarežģīti mums. Kas ir Manitu galvenā priekšrocība? Viņa izmērs ir ļoti atbilstošs. Es varētu pateikt, ka viņš būtu kaut mazliet lielāks, viņš mums būtu par lielu, un ja viņš būtu mazāks, viņš nespētu darīt to, ko viņš tagad dara. Tā kā šis Manitu konkrētais modelis un izmērs ir ideāls mūsu saimniecībai. Ar Intraka sadarbība mums ir ļoti laba. Pie jebkādiem jautājumiem, kas tiek zvanīti telefoniski, uzreiz ir konsultācija. Es priekšu tā, ka ļoti atsaucīgi. Tas tāpatās, kā es varētu piezvanīt draugam, brālim un pateikt, klausies, man ir tāda problēma, ko tu iesaki, tieši tādas pašas attiecības mums ir ar Intraku. Mēs bez problēmām varam zvanīt un mums ir atbildi uz jebkuru jautājumu. Tā kā paldies viņiem par to. Kā jau Ričards un Kaspars noraksturoja, ka šī ir galvenā un vienīgā mašīna, ar ko viņi saimniecībā strādā, un bez viņas ir kā bez rokām. Kā es saku, tā ir vienīgā mašīna, kas katru dienu strādā, un tā arī pārsvarā notiek jebkurā saimniecībā, kurā viņa parādās, gan lielāka, gan mazāka, gan šī. Tā ir galvenā lāpsta un galvenais darbarīgs ikdienas darbā. Ja mēs runājam par šo konkrēto kompaktu mašīnu 6 metri 2,5 tonnas, viņi ir nedaudz virs 1,90 m, gandrīz 2 metri augstumā un 1,90 m platumā. Mašīna ir kompakta un arī ļoti manevrēt spējīga, 4 riteņu stūrēšana kā standartā. Līdz ar to viņai ir mazs apgriešanās rādijus un viegli var visu kaut kur iespraukties un izbraukt cauri. Viņi ir tirgū jau vairāk kā 10 gadus, protams, kā ar dzinēju uzlabojumiem. Viņas ražo Francijā. Viņas ir saražotas vairāk jau kā 10 000 vienības, konkrēti 625 sērija. Viņi ir, kā var teikt, bulletproof mašīna, kas ir ļoti uzticama, pārbaudīta. Viss ir zināms, kas ar viņu notiek un kas ar viņu varētu notikt.